Latvijai kārtēji dronu uzlidojumi. Nu, parunāsim mazliet tagad nopietni, kas šorīt notikās sakal Latgalē un arī jau Vidzemē arī. Un kā iedomājieties, kā Latvija to pasniedz, ka viņi esot tagad koordinējuši savu Igauniju drona notriekšanu Igaunijā, ko beigās notrieca rumāņu iznīcinātais. Iedomājieties, kādus murgus un, manuprāt, manā skatījumā melus izplata un sacenšās galvenais tur, kur izziņa, cikos ir aizgājis, ka nevis kārtībā Latvijā nekas nebija ielidojis. Iedomājieties, viņi kā tikai atkratīties, kā tikai kaut ko. Un tagad pats labākais. Atcerieties, ka toreiz Reizeknē jau lidoja tas drons, ja, tas, kas ieskrēja tur tanīs naftas tvertnēs tukšajās buņģās. Tad es biju ielicis, un es domāju, ka tas ir tā kā joks, un viens kolēģis bija atsūtījis no Salaspils tieši tajā dienā, kad kukurūzņiks lido pāri tur, ja. Es ieliku to, godīgi, tā kā humoru melno tādu, nezinu, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi, kā joku, ka reku mūsu gaisa spēki lido tagad uz Latgali. Un iedomājieties, kas notika. Man atrakstīja viņu oficiālais konts. Rekur lūdzu, gaisa spēki. Latvijas gaisa spēku konts atrakstīja, ka jā, ka viņi lepojās, ka viņi katru dienu lido, ka viņi uztur savus pilotus formā. Tā ir taisnība, mums ir viens kukurūzņiks tikai sanāk. Un šādi te gaisa spēki Latvijas paši ar to lepojās, un tagad mēģina teikt, ka viņi koordinēja tā Igaunijas drona, no Ukrainas atlidojušā caur Krieviju vai ne caur Krieviju, vai kur viņš palaist no Sēlijas vai no kurienes vispār nevar saprast, ja viss kaut kādas versijas, ka viņi esot to rumāņu iznīcinātāji, ja, šitie te, kas ikdienā ar kukurūzņiku te lido vienīgo Latvijas gaisa spēku. Tie esot koordinējuši tā iznīcinātāju notriekšanu, dronu notriekšanu ar rumāņu iznīcinātāju palīdzību Igaunijas teritorijā vēl. Neviens kā var kaut kādas tādas vispār pasakas stāstīt un kaut ko tur mums, kaut kādas šitādas te batonas vispār. Un tā ir, jā, taisnība. Mums ir viens kukurūzņiks, un kur ir palikuši 5% no tā IKP mūsu tie visi miljardi 20 gadus jau no vietas, jā, labi, pirms tam mazāk bija, nebija 5%. Mēs NATO, es atvainojos, 22. gadu jau esam. Kas pa lietām ir, kas tur ir pa problēmām, kur ir tie visi miljardi palikuši offshoriņos atkal, jā? Atkal neko neviens nezina, jā. Tagad mums vispār nav ne aizsardzības ministrs, nekas tur nav. Tie tur tiešām tanī preses konferencē, tie militāris nevar saprast, vai vispār skaidrā tur viņi atrodas tas, ko viņi tur gvelž, un kādā tonī, un ar kādu ķermeņa valodu, un ar kādu pārliecību. Un vienamais tas notiek, ka viens drons, un tur vispār kaut kāda kā šausmu filmās jau ar bērnus tur uz pagrabā kaut kur tur, ja no skolas nelaid ārā, tādēļ izrubēja elektrību visam rajonam, lai bērni tumsā pagrabā kaut kādā sēž tur. Vienmais, un tas ir dēļ viena droniņa, kurš te sanāk īsti ne te ielidoja, ne te neielidoja Latvijas teritorijā. Un kas tur ir ar Ukrainu, kāpēc nevar tur paprasīt? Pietiek bišķiņi, ne? Kāpēc šauj pa mums savus dronus te lidina? Kas pa problēmām ir? Kāpēc ar mums te lidina kaut kādus dronus Ukraiņi? Kas tas tāds ir, ko? Nepietiek bišķiņi, cik ko jūs gaidīsiet, un tas viss tiek normalizēts paralēli, jā, hokeju skatās, viss jau Rīgā neviens pat pusi nav pamanījuši vispār, jā, hokejā, pagrūdām Austrijai jākal, protams, bet, tā, jā, viss normāli, tu pieradini pie domas, kā tas tā ikdienišķi būs, ievilkt grib visdrīzāk, iespējams, es nezinu, kas Ukraiņi vai kas mūs, vai rietumi, vai amerikāņi, vai briti, vai kas karā. Ievilkt karā grib, un tagad normalizē, ka tas ir normāli, ka katru dienu tur tāds šūnu apraidītis nāks un droniņi lidos un viss kārtībā, hokeju tikmēr skatāmies, aliņu iedzeram. Tā aptuveni to visu te pasniedz un pagriež, un to arī tā grib izdarīt. Un rekur vēl demisinējusi Siliņa arī vēl te kaut ko lepojās, ka Igauniem mēs te koordinējam kaut ko. Šādā brīdī ir jāpieprasa atbildību uzreiz, un visiem Kulbergiem, no visiem Rinkevičiem, vēl kas mums te amatos vispār vēl ir palikuši, jā. Te vienā brīdī viņi aizlaidīsies. Viņa gadījumā jūs zināt kādu, kas strādā lidostā, jā, pie atbildīgām iestādēs un kontrolē tur to visu, tad dodiet ziņas, uzmanat, lai mūsēji kaut kādu jau tur čarter reisiņu nenofraktē. Jo šitie pēc šodienas notikuma mēs redzam, te visi aizlaidīsies, paliks tukšu vietu, tā kā te viņiem galīgi nesatrauc, tad ir šitādi jautājumi. Pēkšņi neko neviens nezina. Kur tad ir tas mūsu diškarēvis, bet tas, kas tur formas tērpā staigājās Rinkevičs, kurš ir skaitās armijas komandieris un nezinu kāpēc viņš jau tagad nekontrolē to visu, neinformē sabiedrību. Vispār tāda sajūta, ka nav neviens tur kaut kāda pusskaidrā, ja vispār, ka es nezinu, kāpēc tādu ķermeņa valodu un tādām sejām tur cilvēciņi kaut ko tur preses konferenci. Un arī pa katru vienu dronu tagad taisīs preses konferenci. Ielidoja viņš vai neielidoja Igaunijā, tad uzreiz aiziet preses konferenci. Kas tur būs, ja te 10 vai 100 droni divas dienā lidos, tad arī pa katru taisīsiet preses konferenci. Tāds līmenis, šāds te līmenis, pietiek, ir jāuzņemās, jāprasa, tad kaut vai Kulbergam, Vana bija premjerministrs aiziet, sāc jau vadīt tur visu.
Kas tas ir? Kur vispār šobrīd ir aizsardzības ministrs un kurš tur plānojās vispār? Atbildība. Jūs teicāt, atbildības koalīcija un nezinu, kas tas tagad būs. Tā kādā vai uzņematies atbildību? Vāks kaut kāds. Un ārlietu dienesta aiziet ar Ukrainu. Pietiek šaut pa mums tas savējos dronus viņu. Ai. Mani sauc Rudolfs Breimans, pievienojoties šim te profilam. Šāda ir realitāte.